Risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Labdien, dāmas un kungi! Kā dzīvot tālāk SVH TV? Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, pulkstens 11. ar atkārtojumu 18.00. Un, protams, ka jūs varat noskatīties arī šos raidījumus SVH, Radio SVH, YouTube kanālā. Pirmdien, otrdien vadā Upaciera kungs, trešdienās, ceturtdienās es, Jānis Bukums un mana kolēģe Diana Saulē. Kā dzīvot tālāk šodien? Skaistu tēmu, brīnišķīgi ar fantastiskiem viesiem. Tēma ir kā saglabāt savu labāko formu un padomi ziemai. Un pie mums viesojās Kristiāna Lasmane, uztura treneri, veselīga recepšu autore un recepšu grāmatas Mana metoda autore. Labdien! Sveiki! Un Dinārs Zāģers, fitnesa un mentālās veselības treneris. Labdien! Labdien! Nu, laižam tad! Kāda tur ir ar tām omām un formām? Mums ir tā kā jāuztraucās ziemā, tur kaut kas ir īpaši savādāk nekā parasti. Nu, ziemā droši vien ir tas, ka mēs mazāk kustamies un vairāk ir tumšais laiks un vairāk gribas pasēdēt dīvānā, uzēst vairāk cepumus. Es domāju, ka ir grūtāk saglabāt to formu, bet vienlaicīgi, ja tev tas dzīvesveids ir veselīgs visu gadu, tad it kā lielām izmaiņām nevajadzētu būt. Bet tas ir ļoti tā kā komplimentāri, katrā ziņā paldies, ka mēs tā kā domājam, bet lielais vairums jau cilvēku tā kā dzīvo nost un nepievērš nemaz uzmanību. Varbūt jūs varētu atzīmēt kādus riskus, kas ir ziemā, ja mēs tā nepievēršam uzmanību ne savai mentālajai, ne fiziskajai veselībai un tā kā vienkārši dzīvojam kā lāči. Kas mūs apdraud? Kādēļ ir vērts domāt par to dzīves kvalitātes uzlabošanu? Man liekas, ka te jau tas, ko arī minēja, kad mēs dzīvojam vairāk pa mājām, un ir tas drūmais, mēs jau zinām, tas drūmais pelēkais laiks mums dod pa smadzenēm. Un mēs bieži vien jūtamies vientuļāki un meklējam kaut kādus glābiņus, kaut kādus pavadienas, nereti tas ir ēdiens, nereti tas ir vēl kaut kas trakāks. Un, tas ir tas drūmais un tumšais laiks, ir tas arī mentāli tas grūtākais brīdis. Skaidrs, ka vasarā, kad ir saule spīd un ir tāds vairāk festīvu, ķepiņās ieliksim festīvu noskaņojums, tad viss ir forši. Kad jau visi forši, tad visi forši pareizi. Bet ziema ir tas, kur, man liekas, mums būtu pašiem vairāk jārūpējās par sevi. Es gan mazliet nepiekritīšu par to mazkustīgumu, jo tas tāds, varbūt tās stereotips ir, kad vasara ir mums tas veselīgais, varbūt jādēļ tās saules, bet īstenībā vasarā mēs tā parādās ļoti daudz. Tieši parādās mums visādi āliņš, čīpši, uzkodas un tā, un tieši vairāk parādās sēdēšanas bāriņos un tāds, kas ziemā, pēc pieredzes saka, ziemā cilvēki īstenībā arī rūpējās vairāk. Tas, ko es iepriekš minēju, kad ir jārūpējās vairāk, arī rūpējās vairāk kaut kādā ziņā. Un dienas beigās ārā ir augsts un ķermenis vairāk strādā augstumā. Un līdz ar to arī patērē vairāk kalorijas nekā vasarā. Ziemā, tagad ziemā augstumā viņš vairāk patērē. Jūs esat speciālisti. Es katrā raidījumā atgādinu to, ka es esmu nezinītis. Es pārstāvu tautu, tāpēc jautājumi ir vienkārši, bieži vien arī diezgan pastulbi, bet tāda ir dzīve. Manuprāt, man ļoti interesē jūsu viedoklis saistībā ar Dinārs pieminēja tumsu un ziemu un to drūmumu. Bet nav tā, ka mums mēģina to iestāstīt, vai kaut kāds interešu grupas grib uz mums nopelnīt, jo es esmu dzirdējis versijas, ka mums ziemeļniekiem īstenībā ir dziļi pie kājas gan augstumi, gan tumsas, jo mums rūpnīcas iestatījumos ir tā, ka mēs esam radīti, lai dzīvotu ziemeļos, un kā tie D vitamīnu, visu, ko saka, man ļoti, ļoti trūkst, ka tehniski tā nevarētu būt, jo mēs fizioloģiski tā bāzi, gan dzimstot, mēs esam šajos platumgrādos dzimuši, un mēs esam, nemaz tā nav, ka mums kaut kas baigi pietrūkst. Jūsuprāt?
Es domāju, ka tas ir jāskatās vairāk tiešām pēc veselības rādītājiem, katram cilvēkam individuāli, un to, ko jūs pieminējat, tas D-vitamīns mums tiešām ļoti trūks cilvēkiem, bet es domāju, ka arī Latvijā pēc statistikas mēs redzam, ka uzturbagātinātāju lietošanā mēs esam īstenībā baigie maleči, un lai nu kā tur ir ar to uzturu, tad uzturbagātinātājs cilvēki aktīvi lieto, un tā saulītes mums ir pa maz, un ja mēs skatāmies no tā, ka mēs esam pieraduši šajā vidē dzīvot, jā, tā ir. Bet vienlaicīgi mums ir jāpieskata uzturs, un mums ir jāpieskata savu veselību, un to mēs darām caur uzturbagātinātājiem, caur savu dzīvesveidu. Bet tas, ka šī vide ir mūsu vide, un mēs te esam pieraduši dzīvot, tas ir normāli, un jā, tādā ziņā tas nav nekas tāds neierasts. Jā, tas nav nekas tāds traģisks, jā. Es pilnībā uzskatu, ka es tev piekrītu, ka varbūt tas ir kaut kāds uzpūsts burbulis, ko mums... Kā jau mūsdienās pēdējos gados, ka mēs īsti nesaprotam, vai tā ir mūsu izvēle, vai tā ir mūsu iespaidot kaut kāda izvēle no sociālajiem tīkliem, no apkārtējās vides. Es arī uzskatu, ka mūsu senču es pazīstu pats savos rados, kur abi divi večuki nodzīvoja pār 90 gadiem, vispār nezinādami iepriekšējos 80 gadus par kaut kādiem D-vitamīniem, kaut kādiem uzkrājumiem, neuzkrājumiem. Kam es ticu? Es ticu tam, ka ir jādzīvo tur, kur tu esi piedzimis, ir jāēd to, kur tu esi piedzimis. Tas ir, ja mēs dzīvojam šeit, tad mēs attiecīgi ēdam savus kartupeļus, burkānus, gaļu, visu, un tās problēmas sākās tad, kad mēs sākam piesārņot to vidi jauki kaut kādā veidā, kaut kā tam līdzīgi. Nē, tas ir ļoti, es gan piekrītu, nepiekrītu, tādēļ mums arī šī saruna, lai vispār saprastu, kas notiek, jo es dzirdēju no mediķa. Es neesmu pārliecināts, ka mediķis bija specializējies šajās jomās, bet principā to domu, ka efektivitāte no citrona mūsu platumgrādos ir daudz mazāk nekā no kāposta, jo mūsu organisms no dzimšanas ir pieradis iemācījies pārstrādāt to kāpostu, un viņš efektīvāk izvēl ārā tos vitamīnus nekā no tā svežzem citrona. Ir tāda versija. Tad esmu dzirdējis, ka uzturbagātinātājs jūs pieminējāt, ka mūsu organismā, kurā vajadzētu ēst dabīgas lietas, ja, ka tie uzturbagātinātāji, viņi nevienmēr dara labu, un daļu no viņiem mēs vispār kā vistiņas pa taisno, kā lietojam, tā arī izvadām. Tā varētu būt. Vislabāk mums uzsūcās uzturvielas no pārtikas produktiem. Bet, diemžēl, ir arī jautājums par to, kādā kvalitātē ir tie pārtikas produkti, un reizēm ir tā arī, ka nepietiekoši mums neuzsūcās tās uzturvielas, un tad ir jāuztais asins analīzes. Tā lielākā problēma, kas ir, ka cilvēki ir reizēm slinko ar to ģimenes ārsta apmeklējumu, un vienkārši iegādājās to, ko farmaceits iesaka, un kaut ko lieto, vienkārši ko kāds ir ieteicis, bez pamatojuma, bez asins analīzēm, vai to, ko citi lieto, un pat īsti nesaprot. Tāpēc es vienmēr iesaku aiziet uztaisīt asins analīzes, paskatīties reālo situāciju, kas tad ir tie deficīti. D-vitamīns Latvijas platumgrādos būtu jālieto visiem cilvēkiem visu gadu garumā, izņemot, ja tiešām tev analīzēs ir pat augstas rādītājs, tā var būt, bet tas ir retums. Un sievietēm noteikti dzels ir aktuāli arī. Ja dzelzs līmenis ir pazemināts, tad ir nespēks un nogurums un gribās vairāk arī konfekts ēst, jo vienkārši nav enerģijas. Un tā, bet pamats ir uzturs. Uzturbagātinātāji, es vienmēr saku, tikai paskaties savus asins analīzes, kas tev trūkst, un to arī lieto kādu laiku, un pēc tam atkal pārbauda, kā tev iet, bet nepaļauties tikai uz uzturbagātinātājiem, jo pamats, kā jau es minēju, ir uzturs, veselīgs uzturs, tas, ko mēs ēdam ikdienā. Tas nozīmē, ka jūs aicinat apmeklēt ārstus. Jā. Piemēram, man pusmūžu vīrietim, kas man tieši jādara, pie kāda ārsta man jāiet, un kas man ir jāpārbauda, lai es zinātu, ko man veselīgi ēst, kāds uzturbagātinātājs, kur. Es tev varu ieteikt no savas puses. Es jau pēdējos gadus 7 vismaz reizi gadā taisu to pilno analīzi. Un tad tu aiziet pie sava ārsta vai nezinu, pie kāda speciālista, un tad jūs izrunājat kopā. Es domāju, ka tev savs ķermenis ir daudz būtiskāks nekā, mašīna, pareizi. Mašīnu mēs reizi gadā pārbaudām, vai viņi ir derīgi ceļam, nosacīti, ja mēs ejam to tehnisko apskatu. Es domāju, ka mums tam ķermenim arī vismaz reizi gadā būtu jāvēlta kaut kas tāds, un kā kolēģi minēja,
tas mums uzreiz paver saprašanu vienkārši, kas mums tur notiekās tajā ķermenī. Mēs nespēlējam loteriju. Mēs tur varam, protams, mums paskatāmies viens sociālos, otrs mums saka, ok, D vitamīns, bet mēs jau nezinām, varbūt mums tiešām viņš ir pietiekams. Viņš ir ok, vai ne? Vai kaut kas cits trūkst, vai atkal kaut kas, bet mēs spēlējam loteriju, ieejam aptiekā vai ieejam kādā no uzturbagātinātāju veikaliem un sabērgamies un maucam. Un tad kad saka, tad tur sākās visādas citas problēmas, kā cālītim iet cauri visu vai kaut kas. Man liekas, ka tas, kas būtu jādara, mums tiešām vajadzētu rūpēties par to ķermeni, reizi gadā vai 2 reizes gadā mēs varam atļauties aiziet pie Bet ģimenes ārsts jau man neizrakstīs, ko man ēst un ko man darīt. Man tā kā būs tās visas analīzes un kur man tālāk? Pie kā? Pie dietologa? Pie manīm. Pie Kristiānas, pie uztura treneris. Ļoti forši. Man tagad ir uz rokām visas analīzes un es aizēju pie jums ciemos. Kas tālāk būs? Ko jūs man izdarīsiet? Redz, kā es neesmu ārsts, un tādā ziņā nevajag nākt pie manīm ar asins analīzēm. Ar asins analīzēm ir jāiet pie ģimenes ārsta. Tad ģimenes ārsts noteiks to, kādi ir šie deficīti, bet pie manis var atnākt pēc sabalansēta uztura plāna, pielāgot katram cilvēkam, ko es pielāgoju pēc vecuma, auguma, svara un mērķa. Jo mērķi ir dažādi. Kāds grib samazināt svaru, kāds noturēt, ir zīdīšanas periods, grūtnieces, sievietes dažādas. Es atvainojos, ka es iejaucos, bet jūs teicāt pēc mērķa. Jā. Es tagad atnāku un saku jauns, smuks, bagāts un ar fantastisku augumu, lai visas tantēm rati gaisā. Jā. Tas, man liekas, ir diezgan stulbi, bērnišķīgi un pie tām cilvēks, kurš vispār neko nesaprot par fizioloģiju un tā līdzīgi. Jūs taču koriģējat pareizi. Nav tā, ka cilvēks atnāk ar baigām prasībām un sapņiem. Jūs koriģējat izejot no kaut kādas bāzes datiem, fizioloģija, vecums, kā jūs teicāt, grūtniecība vai kas tur. Es pārsvarā strādāju ar sievietēm. Un tad, un tā ir, kad es strādāju ar sievietēm, bet, protams, arī viņu vīri pieslēdzās un arī bērni pieslēdzās procesā, bet, sievietes parasti ir ļoti objektīvas. Viņas nenāk ar tādu, viņas diezgan skaidri apzinās, kad lielākoties ir tomēr tā liekā svara problēma, ka cilvēciņš grib samazināt svaru. Un tad, ko es daru, es sarēķinu to optimālo kaloriju budžetu, respektīvi, cik tu pa dienu, cik tev būtu jāēd, lai tu to mērķi sasniegtu. Un pārsvarā tas mērķis ir tomēr samazināt to svaru. Un tad es salieku tādu sabalansētu ēdienreizi, lai cilvēkam nav jābadojās, lai viņš uzņem visas tās uzturvielas, tos vitamīnus, par ko mēs tikko runājām. Lai nav kaut kāda badošanās, jo tas ir ļoti populāri sabiedrībā, kad viss ir slikti, tagad visu izslēgsim. Neko neēdīsim maizi, neēdīsim saldums, nelietosim alkoholu un vienkārši dzīvosim no vistas filējas ar brokoļiem. Un tad atkal tāda apņemšanās noturās īsu brīdi, un cilvēks atkal atkrīt atpakaļ, jo nav garšīgi, nevar izturēt un tā. Bet kā jūs zinat? Es jūs brīdināju, ka jautājums būs arī smieklīgi. Bet kā jūs zinat, kā cilvēkam izstrādāt plānu, piemēram, īstermiņā, bet ilgtermiņā? Kādu, piemēram, demeči būs pēc 10-15 gadiem tam cilvēkam? Šis plāns, ja mēs runājam par kaloriju deficītu, tas ir īstermiņa plāns. Pēc tam tu nomaini tā kaloriju budžetu, un tev ir atkal uzturošais kaloriju budžets, kas nav nekāds tur tievēršanas, vienkārši ikdienā kā tev ēst. Un tad, kad cilvēks atnāk ar saviem datiem, es viņam izrēķinu to kalorāžu. Tas ir matemātiska formula, tas nav nekas izzīlēts. Un mēs aptuveni zinām to rāmi, cik tad vajadzētu tev pa dienu ēst, lai tu būtu tajā savā mērķī, kāds un tev viņš ir. Un tad pēc kāda brīža, piemēram, cilvēks samazina to svaru, pēc kāda brīža viņš plus mīnus sasniedz to mērķi, mēs atkal pārskatām to budžetu, un tad tu varēsi atkal vairāk, jo tajā periodā, kamēr tu ēd mazāk, tu paņem no savām tauku rezervēm, tā ir tava degviela uz to brīdi, bet tas nav ilgtermiņā, tu nevari visu laiku dzīvot deficītā. Bet vīriešiem jūs arī iesakat, principā, iet pie uzturu speciālistiem? Protams, protams, noteikti. Kā ar tām muskuļu masām, es esmu dzirdējis, ka vīri runā. Un saka, ka tu kā mocies, dabūt kaut kāds muskulīšs, un pēc tam sāc kaut kādu uzturu programmēt cauri, viņš ne tikai tev noņem tā taukus, bet arī muskuļu māsā aiziet. Jā, redzēt, kā tāpēc arī ir svarīgi sabalansēt to šķīvi, jo, lai nezaudētu muskuļu masu, ir jāēd pietiekoši daudz olbaltumvielas. Paldies Dievam, mums Latvijā vīriešiem ar to nav tik liela problēma kā sievietēm, jo sievietes kaut kā
nav tik ļoti intuitīvi vērstas uz to gaļas ēšanu un uz proteīnu ēšanu. Viņām vairāk patīk ogļhidrāti, bet vīrieši dabīgāk vienkārši dabīgi viņiem prasās gaļa, kad saka, tās jau nav pusdienas, ja nav gaļa pusdienās. Tāds mums ir teiciens Latvijā. Un vienkārši vīrieši intuitīvi ēd to gaļu vairāk, bet principā atbildot uz jūsu jautājumu, lai nezūd tā muskuļi, mums būtu jānodarbojas ar spēka treniņiem un būtu jādola baltumvielas. Skaisti. Es tagad vēlos Dināram uzdot jautājumu. Tavs profesijas nosaukums ir fitnesa un mentālās veselības treneris. Tas ir ļoti, ļoti saistīts, ja? Ļoti saistīts. Īstenībā es gribēju arī piebilst par to iepriekšējo. Okay. Manuprāt, to ēšana arī citreiz ir... Es zinu, man arī kolēģi tur rēķina un tā, bet man ir viens superīgs džeks, kurš ir... nemaldoši 47, 45, kaut kas tāds. Viņš ir lieliskā formā, bet viņam nekad nav interesējis būt tur sešpakai vai kaut kā. Viņš ir stiprs, viņš ir labā formā, viņš kustās, es teiktu, vairāk nekā 80-90% Latvijas iedzīvotāji. Viņš kustās katru dienu, 2 reizes dienā. Un te ir tas jautājums, vai tu gribi un te ir tas mentālais un fiziskais. Un, vai tu gribi to 3% mazāk tauku, vai tu gribi būt priecīgs? Te ir tas jautājums. Te ir nākamais, vai tu esi gatavs, tā kā tu jau pareizi teici, tās diētas vai uzturu plāni, ir jāsaprot, ko cilvēks grib un cik viņš ir gatavs tur, vai tā ir muskuļu masa, vai viņš tiešām reāli grib tur gadu laikā izaugt liels un viņš ir gatavs ēst, vai tieši otrādi, vai tie ir kaut kādi aktieri, vai tie ir kaut kādi sportisti, kuriem tiešām ilgtermiņā 11 gadus vajag to uzturu. Jo bieži vien te ir tā mazā, varbūt labāk to vienu kūks gabalu apēst, nekā aiziet galīgi pilnīgi ar to uzturu. Un tu esi sabrucis, jo visdrīzāk, ja tu neļauj sev tās mazās atkāpītas, tad visdrīzāk, kā tu saki, viņš vienkārši saplīsīs un aizies otrā galējībā. Tas viss būs īstermiņā un tā. Jūs varētu mani nokonsultēt? Man tūlīt būs 58 gadi. Es nevis daudz, bet nenormāli daudz staigāju. Un katru dienu, principā, kilometriem. Un vingroja tāds, savu tā, lai sevišķi baigi sevi nenopūlēt. Ja? Ar ēšanu ir tā, ka es ēdu sākot no junkie fooda, beidzot ar visu, kas nāk prātā, bet es jūtos komfortabli un super, ja es ēdu vienreiz dienā. Un man ir ļoti daudz teikuši, ka nebijis beidz ākstīties, tu sabeigsi savu veselību, tur kaut kāds brokas vai kas nedrīkst vakarā. Man ir vienalga, kad es ēdu, es no rīta principā neēdu, bet es sākot no pēcpusdienas līdz vēlējai naktī, to vienu reizi vienalga, kad es viņu ēdu, man ir viss ok, man svars stāv uz vietas un man ir brīnišķīga pašsajūta. Bet praktiski sanāk no tā, ko es esmu dzirdējis, ka nekas nepareizāks vispār nav iedomājams. Vai tas tā ir jūsuprāt? Ir skaidrs tas, ka nav viena formula, kas ir ideāla, kā būtu jāēd visiem cilvēkiem. Tas, ko jūs sakāt, tā ir, kad nav nozīmes, vai tu paēd no rīta, vakarā vai pa dienu. Ja vien tu ēd to vienu porciju, principā, es nevaru iztēloties šobrīd, es tieši domāju, kā viņi izskatās. Ja tas ir vienreiz dienā, tas droši vien ir kaut kas daudz. Nē, tas nav pat daudz, tas ir ļoti bieži dažādi. Jā. Bet tāds nav ļoti. Es atvainojos par angļu valodu, nepārījos. Jā. Bet nav arī tā kā es pēdu, lai tā kā drusku pamāzu. Tas arī nav tiesmāli. Tad normāli. Tā kā pēdu. Tā kā džekēdi. Jā, bet vienkārši es domāju, ka nav iespējams pieņemties svarā, ja tu ēd vienreiz dienā. Ok, tu varbūt tavu tā ēdienreiz, viņi tur ilgst pusotru stundu, un tev tur ir 3 vai 5 vai 4 šķīvi, un vēl pēc tam končas pa virs, un vēl nezinu, kas es nezinu, kā man būtu jāredz tā porcija. Bet pēc būtības nav tā, kad obligāti ir jāēd tad vai tad. Jā, ir pētījumi, kas pierāda to, ka, piemēram, sievietēm ir svarīgi hormonāli no rīta paēst tās brokas, citādā kortizols ilgi ir augšā, un tev stresa hormons, un tev tauku dedzināšanas process nenotiek, un tur ir dažādi pētījumi, bet es nevienam cilvēkam nesaku, ka tev tagad obligāti ir jāēd brokas, un citu variantu nav. Ja vien tev nav kaut kādas medicīniskas indikācijas, ja tu ēd vēlu pa nakti, jā, tas var traucēt nedaudz tavu miegu, jo tas, kamēr
kamēr tas pārtika tur ņemsies pa tavu vēderu, kamēr pārstrādāsies, tavu ķermenis uz nakti iet atjaunošanās procesos, viņam tad tā pārtika varētu traucēt to visu labāk izgulēties un tam līdzīgi. Bet, slikti sapnīši. Smagāk, jā, jo mēs esam aktīvi pa dienu, ir forši tomēr to lielo ēšanu plānot pa dienu, bet ja tu esi visu dienu bijis badās kreiz pa darbiem un neko neesi saplānojis, tad ir ok paēst normāls vakariņas, dabūt arī to serotonīnu, to laimes hormonu, aiziet priecīgam, laimīgam čučēt un dabūt to stresu lejā un izgulēties. Jā, jo tas, kas, ja mēs skatāmies tikai matemātiski, tad tas ir vienkārši kalorijas, cikos tu viņus pa dienu uzņem. Piemēram, tev ir tur 2000, 2500, cik tu var uzņemt, tu viņus apēd, piemēram, vakarā vai no rīta. Tas cipars, tā ir kalorija, ēdiens uzņemtais, tās ir kalorijas, tā ir enerģija, cik tu uzņem, cik tu iztērē, tā ir matemātika, jā. Tā kā, jā, ir dažādas atkāpītes, kurā laikā ēdot, kā tas ietekmē tavu ķermeni, bet pēc būtības ir svarīgi tas, kā tu pats jūties. Tu pats nonāci dabiski pie tādu, vai tu kaut kur to ieraudzīji vai kaut ko? Es izklaides biznesā visu mūžu darbojos un absolūti nenormāls režīms un vispārējais, un es esmu arī strādājis bāros. Un ēdot, piemēram, 3 reizes dienā, es varu mēnešu laikā 20 kg paņemt klāt. Neatkarīgi no slodzēm un no visa. Ja? Un es esmu visu laiku noguris, man ir tāda pārbāsta sajūta, man gulēt gribās visu laiku. Un tagad es sāku ēst vienreiz, man drausmīgi labi ir. Nu, tad viss kārtībā. Kāpēc to prasu? Tāpēc, ka tu arī noteikti esi vēl vairāk šajā, es tur tā virspusē, to ēšanu un tā, bet šis ir ļoti aktuāli. Šis ir ļoti aktuāli, tā vienreiz dienā ēšana, pat bodybuilderiem un spēka treniņu piekritējiem. Viņi šobrīd arī, tas šobrīd tāda liela aktualitāte ir. Tāpēc atvilksim drusku elpu un turpināsim sarunu. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Vēlreiz atgādināšu šodienas tēmu, kā saglabāt savu labāko formu un padomu ziemai. Un ciemojās pie mums Kristiāna Lasmana, uztura treneru, veselīgu recepšu autoru, recepšu grāmatas Mana metoda autoru un Dinārs Zaģers, fitness un mentālās veselības treneris. Uz priekšu, kamēr atradīsim to patiesības graudu par to vienreizēšanu, bet arī tie ir mīti, ko mēs zinām no profesionāliem sportistiem, bodybuilderiem, kuri, piemēram, ēd 6, 7, 8, 9 reizes pa mazām porcijām, un viena brīdi es pat zinu, ka parasti cilvēki sāk tā kā eksploatēt, visu laiku muti kustās, bet pa mazumiņam. Vai tas būtu jāpraktizē parastam cilvēkam? Vienu brīdi, es nezinu, Kristiāna varēs noteikti, es saku, tu vairāk es tajā rēķināšanā un tajā es tik sīkumains neesmu, bet vienu brīdi vismaz es ticēju tam, jo es cenšos cilvēkiem pierādīt to, ko es tiešām gājis cauri vai kaut ko. Tev ir lauki. Vismaz bērnībā nebija lauki. Vācāt kartupeļus. Nē, es bērnībā mazpilsētās dzīvoju, tas ir tā kā lauks. Mēs vācām kartupeļus, un tad vācot kartupeļus parasti tu veidi uz lielo to noliktavu, un tad tur bija vēl vecie kartupeļi, kas nebija paspēti apēst, un tad jau jaunos veidi iekšā. Un tas ir tieši tas pats, kas man liekas notiek, ka mūsu ķermeni, kad nereti mēs ēdam tik daudz, kad mums vēl tā noliktava nav tukša, bet mēs jau liekam klāt, un tad tas laikam, tas, ko tu saki, tas kaloriju pārbagātība, ja, mums un nespēja tērēt. Bet otrs ir tas, kad tā noliktava citreiz apzināti, bet tas ir tiešām jāsaprot no tā ķermeņa tīpa, no tās ikdienas, no viss. Tā noliktava citreiz apzināti pietur nedaudz to ēdienu, jo viņi nezina, kad būs nākamā ēdienreize. Tas ķermenis ir, es negribu teikt to F vārdu, bet crazy gudrs. Un tu paēdi, un ja tas notiek dažādos, mums liekas, kā es taču tur vienreiz dienā ēdu, bet es neesmu teicis teviņ, bet jebkurā gadījumā. Es vienreiz dienā ēdu, kā man svars nāk klāt. Man pašam tā ir bijis, kad es citreiz mētājos ar kaut kādiem daudz darbi, un ar ēdieniem tu liekas, es ēdu labi. Es tiešām ēdu labi, tu uzkāpi saviem, skaties, tev nāk klāt. Bet tur jāstāsta daudz tie faktori, kad vienkārši tas ķermenis nesaprot, kad būs tā nākamā ēdienreize, un viņš bišķiņ pietur.
Un tā ir. Nu, tas tiešām ir. Un tur jāskatās arī, kāds ir tavs metabolisms, cik ļoti tu esi aktīvs, cik tas ķermenis, cik tev tā šūna daudz paņem to ēdienu un vispārējā. Tā kā, ja tu esi atradis to, un tas strādā, un tu esi priecīgs, tas ir tavs. Un tas, man liekas, ir tas, kas mums kā speciālistiem ir ne tikai treneriem, uzturu speciālistiem, psihologiem, ka tu esi tas galvenais noteicējs. Tu esi tā mēraukla, pēc kura mēs vadamies, un mēs tev mēģinām to visu procesu padarīt patīkamāk, labāku. Es domāju, ka tas ir tas, ka mēs nedrīkstam tev laust. Tas pirmais, ja tu smaidi man pretī, saki, ej, šitais strādā, varbūt ko man vēl? Ko vēl? To es tev varētu, bet visdrīzāk muļķīgākais, ko es varētu darīt, tevi pārmest tagad uz 6 ēdienreizēm. Es domāju, tu būsi nelaimīgs, tev tur būs jādomā, kaut kas jāplāno, un tu būsi miegains, kā tu saki, kaut kā tam līdzīgi. Bet tas nozīmē to, ka tā gluži nav ezotērika, bet mēs tomēr atgriežamies pie tā skaistā manifesta un saukļa, ka ir ļoti svarīgi ieklausīties sevi un sajust, ko tev vajag, un izejot no tā, veidot savu to labsajūtu gan. Redzi, es arī, piemēram, strādāju tāpēc kā uztura treneri, jo es strādāju ar katru cilvēku, kad es strādāju individuāli, es strādāju ar katru cilvēku konkrēto dzīves ritmu, režīmu, patikšanām, nepatikšanām, kā viņam patīk ēst brokastis, neēst brokastis, un es pielāgoju tam viņa dzīves ritmam to labāko, to uzturu plānu tā, kā viņam patīk ēst. Ja tu, piemēram, minēji par tām daudzām ēšanām pa dienu, būtu forši tomēr ieturēt lielākas pauzes, 3-4 stundas neēst, jo katreiz, kad tu paēdu, pacel augšā insulīnu, tas nozīmē, ka tev visu laiku ir tāda visu laiku tāda izsaukuma sajūta. Katreiz tu kaut ko iebāz mutē, tu iekurbulē to sistēmu un atkal tev visu laiku tu uztur to augsto cukuru līmeni. Ja tu ilgākas stundas neēd, tavs cukuru līmenis ķermenī stabilizējas, līdz ar ko tev stabilāks atsajūta, tu visticamāk apēdīsi mazāk, bet ko iepriekš jūs arī pārspriedāt par to, kad tavs ķermenis pierod. Piemēram, ja tu ēd vienreiz dienā, viņš jau zina, ka viņam būs tikai vienreiz dienā. Savā ziņā tie riski, kas varētu būt, ka tomēr tā vielmaiņa varētu palielināties dēļ tā, ka tu tik reti viņam dod to ēdienu, kad viņš jau zina, ka nebūs, ka būs tikai vienreiz un taupa. Attiecīgi, tavs metabolisms kļūst lēnāks. Ja tu ēstu biežāk, piemēram, 2 reizes dienā, būtu jau labāk, jo tas ir reti, ko tu dari. Ja? Un arī varbūt nevajag tik lielas porcijas, var jau arī tā kā mazu kaut kādu, piemēram, olbaltumvielas, ja ir svarīgi. Kaut ko olbaltumvielām, kaut kādu apēst kaut ko tādu ar proteīnu. Bet viennozīmīgi neviens uzturplāns, kas ir pret cilvēka dzīves ritmu, pret viņa garšas patikšanām un kaut kas pilnīgi pret, viņš to nevarēs izdarīt. Mūsdienās ir, kā vajag darīt? Vajag izdarīt tā, lai ir maksimāli kaifīgi, patīkami, lai tev piestāv tavam ritmam, tavām garšām, un tad ir lielāka iespējamība, kad izdosies. Ar tām porcijām jau var ļoti triki ir uz latviešu vīriešiem. Tā kā no bērnības tā kā mums iedot to starterī, to vēl mazo gaļas gabaliņu, to apēd un saka, baigi foršais, un tagad jāpēd ir. Jā? Kā jums liekas par diētām? Jūsuprāt, vispār diētas ir tā kā laba prakse, vai tā kā vajadzētu aizmirst un labāk izstrādāt to, ko jūs runājat, visu kaut kāds konkrēti individuāli programmu un ēšanas? Kurš no mums grib nolasīt definīciju diētai? Diēta jau ir jebkas. Ja tu sēdēsi uz plānu, vispār diēta. Es domāju, vispār tādā pieņemtā formā, ka tāda spīdzināšanas programma ir, vai no kefīra diēta, vai kāposta diēta, vai vispār nekā. Tas ir pagājušais gadsimts. Tādas lietas mūsdienās, tas ir absolūts nē, tas ir tas, ko nevajag darīt, ja vien tu neesi slims. Piemēram, tev medicīniska indikācija, tagad tev ir tas un tas, tikai tas un tas, tev kaut kāda nepanesība vai kas. Normālam, veselam cilvēkam diētas nestrādā, viņas ar 95% garantiju būs atkritiens un ļoti ātri. Bet sociālajos tīklos vēl līdz šim ļoti bieži diezgan tāds atpazīstami, autoritīvs pat personas kaut kāda visā tur, ko diētas, es neatceros tos nosaukumus, bet ko baigi smalkās un baigi efektīvāk. Tāpēc, kad cilvēks ir radīts tā, it sevišķi arī sievietes, kas pārsvarā šajā visā ir iesaistīts, ka gribas ātru rezultātu. Un mēs visi pavelkamies uz hops, divās
5 nedēļās, mēnesī, 10 dienās, tev būs tas un tas viss ir marketinga triks, tas nav ilgtspējīgi. Tu tāpat atkritīsi, un būs vilšanās, un būs pārēšanās, un tas nestrādā. Tas, kas strādā, ir tas, ko mēs iepriekš runājām. Normāls ēdiens, ko tu vari ēst, ievērot visu dienu, visu gadu, ir normāli ārpus, pamatā, ikdienā tu ēdi normālu ēdienu, un pēc tam brīvdienās vai svētkos vai atvaļinājumā tu ēdi, ko tu tur gribi. Vienalga savu junk foodu, kā tu teici. Nevajag būt pareiziem tik ļoti, un nevajag arī būt tik šausmīgi haotiskiem un vispār pilnīgi nesakot tam līdzi. Bet ēšanas, piemēram, plānu, ko jūs veidojat, vai ir atšķirības starp vasaru un ziemu? Es iekļauju sezonālus produktus. Piemēram, mans princips ir tāds, es pamatā, šobrīd es izdevusi grāmatu, bet viss sākās ar to, ka es izstrādāju uzturplānus, sezonālus, un es iekļauju visu to, kas mums dabā ir, kas šobrīd ir aktuāls. Piemēram, šobrīd, kā tagad ir ziema, rudens, ir saknes, ir gaļa, ir vairāk siltie ēdieni, vasarā vieglāk salāti un tam līdzīgi. Es skatos sezonāli, lai arī tas, ka, piemēram, mēs ejam veikalā, un tad tie produkti arī ir pieejami vai dārzā vai laukos vai kur vienkārši intuitīvi, lai būtu tieši tas, kas šobrīd ir sezonā. Tā kā jā, es taisu sezonā, bet princips, kā es būvēju to šķīvi, ir viens un tas pats. Man liekas, Kristiāna ļoti labi pateica par to ātro rezultātu, ko šobrīd, man liekas, mēs vispār esam bet šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir viss ātri. Ātri dabūt, ātri kaut ko pazaudēt, ātri ņemt, ātri iegūst, ātrs rezultāts. Ja mēs runājam par diētu un ja mēs runājam par ķermeni un arī tavā gadījumā, varbūt mānīgi ir tas, kad tu gribētu īsā laikā, tu, piemēram, pamēģināt nedēļu ēst vai 2 nedēļas vai 3 vai mēnesi ēst tās 6 ēdienreizes, nospļautos un saprast, man ir 10 kg klāt un viss. Bet reāli tev vajadzētu to darīt kādas 12 līdz 16 nedēļas, lai ķermenis pārslēdzās, tā šūna vispār pārslēdzās tikai 12-16 nedēļās. Un tas ir tas, kad mēs vispār iedomājamies 16 nedēļas, ja? Tas ir 4 mēneši. Pēc 4 mēnešiem mēs varam tikai kaut ko prasīt no sevīm, kaut kādu stabilu, saprotamu rezultātu tam, ko mēs esam iesākuši. Nedēļa, 2, pat mēnesis nav vispār nekāds, tas nav nekāds rādītājs nekam. Tā kā tas, man liekas, Kristiāna ļoti labi taisnība par tām, arī, ko tu pieminēji, tās trakās diētas vai kas, bet par to ēšanu, man liekas, ziemā un vasarā, jā, man liekas, tas ir, vasarā, es nezinu, kā vasarā, man piemēram, vasarā vispār tur varbūt kāds aliņš, jā, vai kaut kas vieglāks, kaut ko apēst. Es vispār nenoliekšu, tā kā man tā pārliecība ir visu laiku par to, ko tu arī saki, par to labo sajūtu. Visam ir jābūt samērā, pareizi, tā kā, ja mēs izdaram to vienu aliņu, tas, tā kā man viens itāļu treneris teica, kad es Brazīlijā pie vakariņām biju paņēmis koliņu, jo es kaunējos ņemt aliņu. Es tiešām biju, es domāju, ko es ņemšu, zin kā. Viņš tāds paņēma koliņu, būtu labāk aliņu paņēmis. Un viņš tiešām ir džeks, kuram ir jau pie 70 nāk, un viņš ir sportisks un visu, un tiešām tāds. Un visam ir robeža. Ja tu izdzers to vienu aliņu, nekas nebūs. Tu apēdīsi to burgeri tur kaut kādā, nekas nebūs. Ja tu pārēdīsies Ziemassvētkos vienreiz, nekas nebūs. Tas nav nekas tāds. Visam jābūt samērā, bet jābūt, man liekas, priecīgam. Bet mums Latvijā ziemā ir arī ļoti daudz svētki, un mūsu svētki ir, mēs te pinamies ēdienu daudzumos, bet tur tā kā jau mums asinīs gēnos, 9 vai cik bija, savādāk būs nelaimīgs, nebūs naudas, un visi radi būs slimi, ja? Un tas atstāja, ir kaut kā, cilvēki pēc savas ziemas tūres, tā kā vairāk nāk pie jums prasīt padomu vai kādu programmu, lai jūs izstrādājat? Diemžēl arī tāpat kā mēs iepriekš runājām par tām ātrajām diētām, joprojām ir tā, ka visi ar 1. janvāru sāk jaunu dzīvi. Tie, kas līdz šim, un tas viņiem principā ir viss dzīves garumā, jo līdz kamēr tev atnāk tas klikšķis, ka tu saproti,
kad tu to ievies tomēr kā dzīvesveidu, tad tev vienalga 1. janvārs vai 1. februārs, tev viss, tas neko nemaina dzīvē. Tu vienkārši turpini to, ko tu jau dari, bet lielais vairums cilvēku joprojām ir tas, kad ir cilvēks cenšas, jo vienkārši gada nogalē, tu esi spiests pārdomāt reizēm vienkārši to gadu, kādu viņš ir pagājis, ko tu esi gribējis, ko tu esi sasniedzis, un tad reizēm tu attopies, ka tu gribi to pašu, ko tu gribēji pagājušajā gadu, un neko tu īsti neesi izmainījis. Bet par to ēšanu runājot, ir tā, ka es vienmēr saku to, ka tu no vienas veselīgas maltītes nenotievēs, un no viena pārēšanās svētkos tu nepaliks resnāks. Tas, kas maina mūsu dzīvi, ir tas, ko mēs darām katru dienu. Tā kā ikdienā, pārsvarā, ilgtermiņā, ja tu kādu dienu visu laiku pārēdīsies, tad tev būs liekais svars un nebūs pārāk laba veselība. Ja tu kādu dienu ikdienā pārsvarā ēdīsi veselīgi, tev būs laba veselība. Un ja tu brīvdienās ēdīsi, Ziemassvētkos apēdīsi 9 ēdienas, nekas ar tevīm nenotiks, tev būs smagums sajūta vēderā, tu varbūt mazliet piepampušāks, nākamā rītā pamodīsies. Bet tas nemaina lietas būtību. Ja? Mēs varam svinēt svētkus, mēs varam svētkos apēst vairāk nekā ikdienā, un tas ir normāli. Un nevajag uz to koncentrēties, un nevajag satraukties par svētkiem, bet vajag vairāk piedomāt par ikdienu. Es argumentēju, Kristiānai, 1. janvārs nav tas brīdis, bet parasti tā ir februāra sākums, jo 1. janvārī nevienam nav naudas, viss ir notriekts. Es vienkārši to pēc pieredzes strādājot 11 gadus tajā fitnesā, tu zini, ka vienkārši tas cilvēku plūsma parādās janvāra beigās un aprīļa sākumā, aprīļa vidū, kad ir tās panikas, bet tā ir, vai ar vienu treniņu jūs kaut ko iegūsiet? Nē. Ar vienu sliktu ēdienu reizi jūs kaut ko pazaudēsiet? Nē. Visdrīzāk tev vispār viss būs kārtībā, tāpēc, kad tu 24. un 25. decembrī izies savā pastaigā pēc ēšanas, un tev viss būs kārtībā. Tiešām, ko es iesaku cilvēkiem, vienkārši uzvelkiet cepurus, cimdus, paņemiet ģimeni un izejiet pastaigāties, un jūs jutīsieties vienkārši fantastiski. Vienalga, cik jūs vai 9 vai 13 vai cik ēdienas būsiet ieštopējuši tur sevi iekšā, iziet no rīta pastaigāties, un jūs būsiet gatavi vēl 9 iedragāt iekšā, jo tas rosals jūs paši zinat nākamajā dienā ir labāks nekā pirmajā dienā. Ir piekrīt. 100%. Par ēšanu gribēju jums pajautāt. Publiskajā vidē visu laiku peld visādas versijas. Mums ir īsti speciālisti, neīsti speciālisti, erzats speciālisti. Kā tik mums nav šobrīd, jo digitālā vide piepalīdz visu to biezeni ievārīt. Un, piemēram, no malas skatoties, es kā vīrietis, kurš sevišķi neiedziļinās tajās lietās, skatos tā. Mājās taisīt to ēst nevar, tāpēc, ka tur ir cepts un taukains un zupas 3 stundas vārīts, tas viss ir slikti. To nē, pusfabrikāts ēst nedrīkst, to nē, junkie food ātrās uzkot vispār, to nē, beigās konfektes čipšus tos nē, un beigās, ko lai es ēdu? Tā pa lielam, tas ir tā, ka tiešām tas viss ir tik ļoti, ļoti slikti. Es vienmēr teikšu to, ka mājās gatavotais ēdiens vienmēr ir labākais. Protams, tu vari gatavot dažādi, ja, bet, ja mēs, piemēram, cenšamies puslīdz veselīgi ēst un salīdzinām, ko mēs apēdam kafejnīcā vai ko mēs apēdam mājās, tad, ja ir tās zināšanas, kā būtu jāēd, tad mājās vienmēr ir labāk, tāpēc, ka tu vari pielikt tik daudz gaļu, cik tu gribi, nevis tik, cik tev kafejnīcā uzliek kaut kādu mazu gabaliņu, tas tev par ir pa maz. Tur uzliek daudz dārzeņus, restorānos bieži vien dārzeņus vispār nepasniedz blakām, parasti ir kartupeļa gaļu vai kaut kā tā. Mājās gatavots ēdiens, principā tas ir tas, par ko es stāstu, kad tas ir pats labākais un ir forši sagatavot vairākām dienām, ņemt līdzi uz darbu, un tas ir arī tas, ko manas klients dara. Tas ir jauki, prieks dzirdēt. Vēlos jums jautāt par fiziskajām aktivitātēm ziemā. Viņš man nepiesējās par mājās gatavošanas. Džekam nav jēgas prasīt. Nē, es jaukoju. Mans klients gatavo saviem vīriešiem arī. Tad tur visa ģimene. Ja sieviete iesaistās šajā, tad parasti arī visa ģimene
vīrieši sākumā ir ļoti skeptiski un saka, ka atkal tev tur kārtējās muļķības, ko tur nodarbojas. Un tā, ka viņi ierauga, kad īstenībā tas ir normāls, garšīgs ēdiens, liels porcijas, un tā tad arī vīri pavelkās. Bet man tā subjektīvi liekas, ka latviešiem baigi labā lieta ir tā zupas. Nu, piemēram, biešu zupa, kāpos zupa, pupiņu zupa. Tur baigais spēks. Nē, bet zupa ir super ēdiens. Vienīgais tas, ka zupā reizēm to gaļu ir tā grūtāk atrast. Nu, ja mēs ēdam ārpus mājas, vai arī, ja mēs... Viņi var sagatavot atsevišķi. Es uzaicināšu saviem laukiem, kur tu zini, kā gatavo zupu. Kad tu iespēj lielo karotu, viņi paliek stāvēt. Tā ir vīrieša zupa, jo zupā visu laiku tikai šķidrumam nebija vietas. Jā, bet man arī patīk tādas zupas, kurām šķidrumam nav vietas. Zupa tiešām ir kaut kāds latviešu fenomens, un es pat katru reizi esot ilgāk projām no mājām, vienmēr braucot mājās, es jau no nosacītu bērnības, kad jau bija kaut kāda telefona, kas tur. Es zvanīju uz mājām, es teicu, varat lūdzu man zupu uztaisīt, es būšu mājās tad un tad. Jo tiešām, tas ir tas, ko patiešām gribās. Mans mīļākais ēdiens ir kotlets, bet, ja man tā prasa, bet, kad tu brauc mājās no kaut kurienes ilgāk esot projām, zupa ir tiešām tas, ko ļoti gribās. Par to fiziskām aktivitātēm ziemā jūsuprāt, jūsu ieteikums tā kā baigi mocīt sevi, iet ārā, tur ņemties, nojot, skriet, lekt un pievilkties vai parkos mocīties, vai var arī mājās veikt tādu kaut kādu puslinkās aktivitātes? Ko jūs ieteikt tieši ziemas periodā? Tajā tumšajā, depresīvajā un tajā, kur mēs esam drusku uzbarojušies? Kaut vai mājās. Es, piemēram, šobrīd tikai mājās vingroju. Man kaut kā ir tik daudz darba, es esmu nobruņojis savu mājas. Man ir arī mājās 2 mazie puikas. Viņi arī redz visu laiku, kad es to daru. Tas arī viņus ievēl kaut kādā savā veida dzīvesveidā. Bet es šobrīd super fantastiski sev spēju uzturēt savu ģimeni formā mājās. Neejot uz sporta klubiem, vēl kaut kur, bet tas ir individuāli. Noteikti, ka var mājās, ja ir iespējas vienkārši tā iziešana ārā, viņai iedod, acīm ir jāredz tālāk par sienu. Un tad ir tiešām, es kādreiz tam varbūt tās smējos par to, bet tagad es esmu daudzies pārbaudījis, kad man draudzene saka, izējam ārā, bet kā Džekam likās, tas pastaigas, jopcīgi. Bet tagad jau es pats gribu iet tajās pastaigās, jo es jums garantēju, jebkurš cilvēks, kas šo klausās vai skatās, ja jūs iziesiet 2 reizes nedēļā vismaz ārā, jūs vispār neko ko nesūdzēsieties. Izejiet uz stundiņu vienkārši bezmērķīgā pastaigā, paskatieties riņķī, paskatieties uz jumtiem, uz kājām, uz debesīm, vienalga uz ko, un jūs jutīsieties fenomenāli, vispār nevingrojot vai vēl kaut ko. Es teiktu, es to varētu tikai piebilst to, ka cilvēkam, kas nenodarbojās ar fiziskām aktivitātēm, manuprāt, pastaiga ir pats vienkāršākais, saprotamākais fiziskās aktivitātes veids, ko var darīt jebkurš. Tur tev nav jābūt zināšanām, vienkārši izej ārā un pastaigājies, un tur var sadalīt, var iet, piemēram, tur no rīta un tad vakarā, ideāli pēc vakariņām izstaigāties arī tā. Es personīgi trenējos sporta zālē, spēka treniņiem un vēl tenisu arī spēlēju. Man patīk aiziet uz sporta zāli, tāpēc, ka es strādāju no mājām, man patīk iziet ārpus. Man arī nav viss tas ekipējums. Un pastaigās man arī patīk iet, un tas svaigais gaiss un vēl saules gaisma, viss kopā. Tas dod gan mentālajai veselībai, gan miegam vakarā labi, visam kopumā. Tā kā, jā. Es domāju, ka katram ir jāatrod tā sava aktivitāte, kas patīk, ko var realizēt. Un pastaigi noteikti ir tas, ko es jau teicu, ko var katrs. Īstenībā, Kristiāna, ļoti labi pateicis. Es varu ieteikt arī cilvēkiem, ja ir iespēja. Es zinu, ka šobrīd padls ir aizgājis kosmosā, ar savu popularitāti. Bet vispār sporta spēles ir ļoti labas. Sporta spēles tev neļauj, piemēram, tenis. Es nezinu, vai tu trenējies, vai tu spēlē tā kā ar draudzeni vai kaut kā. Jā, bet tev arī sanāk spēlēt, vai tu tikai trenējies? Tā kā spēlē arī ar citiem. Jā, es arī spēlēju ar citiem. Jo tās sporta spēles tev neļauj domāt savus sūdzes, kas tev galvā ir sakrājušies. Tā ir, jo tad tu vienā brīdī dabūsi tu centies darīt, kas ir jādara. Vai tu ej ar paskrienu basīt kaut kādu pamētā, vai futeni. Mēs, piemēram, draugiem ejam futbolu spēlēt, čau visiem draugiem, kuriem futeni spēlējam. Sveiciens jums. Un
Un tas tiešām rītīgi noņem nost. Tu nospēlējies to futeni, un ir tāda sajūta, ka tu esi bijis pie visiem pasaules psihologiem, tu esi vēl paspējis tur sabļaustīties ar kādu, tur izgrūstīties, dabūt pa kājām, bet dienas beigās jūs smējaties visi forši, un tu jau gaidi to nākamo reizi, jo tu zini, ka tev būs rītīgs fans, un tu esi izskrēdies, un tu esi nodzins savus 43 kalorijas. Es arī gribu par šo pieminēt. Tas nav gan saistībā ar uzturu, bet mentālo veselību un attiecībām. Jā. Un vispār mīļās sievietes palaižat savus džekus pasportot vakaros, nevis apmēram, kur tu atkal iet. Nu, kad vajag dot to laiku sev un arī, piemēram, vīriešiem izteikt, noņemt spriedzi, un viņi nemāk tās emocijas tik labi pāršķēt kā sievietes, nu neizrāda zāri tik ļoti. Bet aiziet, atrast to sportveidu, kas patīk, un iet vai ar džekiem vai vienam pašam, aiziet pasportot, un uzreiz jūs redzēsiet, ka gan vīrietis būs laimīgāks, gan attiecības būs labākas. Un kopumā arī tiešām noņem spriedzi un tādu depresīvu noskaņojumu, uzlabo garstāvokli, viennozīmīgi, jā. Vēl jau arī tai pašai iepriekš runājām staigāšanai, viņai ir daudz vēl pievienotās vērtības, nemaz neņemot mentālo un fizisko veselību. Es sāku staigāt. Un, vai intervijas, vai literatūra, vai filma, nepateikšu kur, bet bija tāds ātrs teiciens, kad visi vīrieši iet un skatās zemē, visi mēs tā kā buļļi, ja? Un kad, atverieties vaļā un paskatieties uz augšu. Un es aicinu visu rīdzniekus pastaigāties pa Tērbacielu un paskatīties uz augšu. Jūs pamanīsiet, cik Rīgā ir 100 gadus atpakaļ bija desmitiem gan slēpto brālību, gan atvērto. Mums ir latīniski romiešu, sengrieķu mitoloģija, tēli, kāda arhitektūra. Tas vienkārši ir kultūras šoks, ja nekāds Romas nestāv līdz tas, kas mums Rīgas centrā, jo mēs to ikdienā neredzam. Vēl es gribēju jautāt, ja cilvēks tā ļoti īsi tagad, ja cilvēks ļoti spirinās, viņš tā kā mēģina mainīt dzīvi, viņam ir uzturplāns, viņš arī mājās kaut vai savu svaru tur ņemās un vingro, bet pārējā ģimene, tā reāli sit gurķi, skatās televizoru vai sēž telefonos un ēd čipšus, ja? Tā kā ilgi nepietiks tā cilvēki, jo viens jau mēs neesam kara laukā cīnītājs. Ko jūs ieteiktu, kā ļoti vai viltīgi vai uzmanīgi iesaistīt arī pārējos ģimenes locekļus? Man šķiet, ka otram piespiest tu nevari, un kad tur tomēr ir tā, tu vari paaicināt līdzi, tu vari piedāvāt savu veselīgo ēdienu ģimenei, tu vari piedāvāt, tā kā es, piemēram, daru, vai kā mans klients dara, ka piedāvā ģimenei kaut ko no tā, ko ēd paši, tikpat labi aicinu uz fiziskām aktivitātēm, bet tas ir lēmums, ko cilvēks pats pieņem priekš sevis. Un tu nevari būt super sportisks un tagad uzspiest savam vīrietim vai sievietei, tev arī tas jādara. Bet tā delikāti paņemt līdzi, jo ja tu pats esi vesels un sportisks, bet tev blakām ir 150 plus, jā? Redzi, kā, es saprotu tavu domu, un es noteikti, tas ir forši, ja tu vari to tā interesantā veidā to cilvēku bet tas paaicināt. Būtu tā kā ieteicams, jā? Protams, ka būtu forši, protams, ka vieglāk ir, ir forši, ka ģimenē ir vienas vērtības, un tā ir viena no pamatvērtībām. Veselīgs dzīvesveids, fiziskā aktivitāte, tās ir vērtības, ja? Un ja mums ģimenē tā ir vērtība, ir forši, ka mums, nav tā, ka mēs pilnīgi kāds uz savu pusējam, ja? Ka mums tomēr kaut kas sakrīt, ja? Un kaut vai atrast, varbūt ne visu darīt kopā, ne visu ēst kopā, bet atrast to, kas garšo vairākiem ģimenes locekļiem, vai tā kaut kāda viena aktivitāte, kas mums visiem patīk, nezinu, ziemā, mēs tur braucam uz kalnu slēpot, vai kaut ko atrast tādu, ko mēs kā ģimene varam kopīgi darīt. Bet tā, kad piespiest un zāģēt un pārmest, man liekas, tas nav labākais ceļš, tas ir drīzāk caur tādu draudzīgu pieeju. No tādas mentālās puses, no psiholoģijas puses, tev ir jāatrod identisks kaut kas, ko tu vari nolikt uz svara kausiem tāds pats, lai tu, teiksim, es gribu tevi izvilkt ārā no tavas kaut kādas ierastās vides, man ir jāpiedāvā tev kaut kas identiski smags vai identiski labs, jo savādāk tas nestrādās. Tas, piemēram, tāpatās arī kaut kādas tikšana ārā no kaut kādām, smēķēšanas vai alkoholismu vai vēl kaut kā. Tev ir jāpiedāvā kaut kas tik ļoti labs vai identisks, lai cilvēks spētu uzvarēt to. Un, ja viens ģimenē to dara, tad visdrīzāk viņam, tā kā tu saki, viltīgi kaut kā ir jārada tie apstākļi vēl kaut kas, ka tas arī ir interesanti. Varbūt nevajag mesties virsū savam hantelēm ar kaut kādām tur ripām, bet jā,
šoreiz nesēžamies mašīnā, aizējam līdz tuvākajam restorānam ar kājām, vai veicam kaut kādas aktivitātes, vai varbūt tās ēdiens arī labs, bet varbūt savādāks nedaudz. Mums ir jāmet miers. Paldies! Okay. Yes. Liels paldies, ka atvēlējāt laiku un atnācāt sarunu. Bija ļoti, ļoti interesanti, lai jums forša šitā diena un lai visa gada nogala arī visos svētkos, Ziemassvētkos apsveicu jūs un turamies un liels paldies! Lai visiem viss garšīgi! Vislabāk!